Tiešām, Putins, Talibi. Tie ir tie, kurus Krievija ir izvēlējusies par savu nākamo strateģisko partneri. Mēs pat necentīsimies to pasniegt ar joku, jo Putina jaunākais lēmums ir tik absurds, ka tas ir gandrīz neticami. Bet tā ir patiesība. Šī ir izmisuma izpausme. Vispirms tā bija Ziemeļkoreja, tagad tie ir Taliban. Cik zemu vēl Krievija var nolaisties, kad Putins izmisīgi skrāpē pa mucas dibenu un pat zem tā meklējot sabiedrotos? Labi, paskatīsimies uz šo vienošanos. 28. maijā Politico ziņoja, ka Krievija un Afganistāna ir parakstījušas militārās sadarbības līgumu, kas tika izstrādāts apmēram gadu pēc tam, kad Krievija kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kas atzina tā saukto Taliban valdības leģitimitāti, kura pati sevi iecēla pie varas valstī. Krievija apgalvo, ka Taliban vairs nav terorista grupa. Tā vada īstu valdību, un Krievija vēlas ar to veidot ciešākas attiecības. Cik ciešas, tas ir jautājums. Lai gan Krievija, gan Taliban ir steigušies atklāt, ka vienošanās pastāv, neviens daudz nestāsta par to, ko tā patiesībā nozīmē. Pats Starptautiskajā drošības fórumā Maskavā Afganistānas aizsardzības ministrs Mohameds Jakubs izteicās pēc iespējas nekonkrētāk. Miedarbība ar Krieviju mums ir svarīga. Afganistānai un Krievijai ir bijušas ilgstošas un vēsturiskas attiecības. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu šajā virzienā, sacīja Jakubs, pilnīgi neko nepasakot. Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu arī daudz vairāk nepateica, norādot: Mēs esam pārliecināti, ka rietumvalstīm ir jāatbrīvo iesaldētie Afganistānas aktīvi, pilnībā jāatzīst sava atbildība par 20 gadu klātbūtni Afganistānā un jāuzņemas visa pēckonflikta valsts atjaunošanas nasta. Tātad mums ir zināms iemesls visam šim. Krievija vēlas vērsties pret rietumiem. Bet attiecībā uz pašu vienošanos, viss, ko mēs patiesībā zinām, ir tas, ka tā ir kaut kāda militāra tehniskā sadarbības vienošanās, un neviena no pusēm nav publiskojusi parakstītā dokumenta tekstu. Bez šī teksta ir grūti novērtēt, cik dziļi ir šī jaunā vienošanās, lai gan mēs varam spekulēt. Parasti militāra tehniskā vienošanās var ietvert dažādas aktivitātes, tostarp ieroču nodošanu, loģistisko atbalstu, karavīru apmācību un cita veida palīdzību. Bet tas pats par sevi ir neliela problēma. Nav tā, ka Krievijas kasa šobrīd būtu pārpildīta. Krievijas ekonomika atrodas krīzes režīmā tik tālu, ka Zviedrijas izlūkdienesti ziņo, ka valsts ir viltojusi savus ekonomiskos datus, lai izskatītos ekonomiski spēcīgāk nekā tā patiesībā ir. Zviedri apgalvo, ka Krievija saskarās ar lielāku budžeta deficītu un augstāku inflāciju nekā tiek apgalvots. Tātad nav tā, ka Krievijai būtu nauda, lai atbalstītu Talibanu. Tāpat tā nevar nodrošināt ieročus, lai stiprinātu Afganistānas režīmu, jo Putinam šie ieroči ir nepieciešami viņa neveiksmīgajai kampaņai Ukrainā. Tātad, ko Krievija no tā visa patiesībā iegūst? Putins vēlas, lai tas būtu politisks signāls rietumiem, un mēs to redzam Šoigu paziņojumā. Ruslans Sulimanovs, kurš ir eksperts Nest centrā Krievijas neatkarīgiem mēdījam The Insider, stāsta, ka jebkāda nopietna militāra sadarbība visticamāk nav iespējama. Drīzāk tā ir simboliska rīcība, lai parādītu, ka Maskava neatstāja Talibanu vienus, ka šī sadarbība nav tikai vārdi, bet arī darbi. Taču realitātē noteikti nebūs nekādas militāras alianses vai koalīcijas, kā tas ir ar Ziemeļkoreju, apgalvo Sulimanovs. The Independent ziņo par ko līdzīgu, norādot, ka Šoigu to apgalvoja. Krievija uzskata, ka ASV un NATO militāro struktūru un objektu izveide Afganistānā vai kaimiņvalstīs ir nepieņemama. Tas nozīmē, ka Krievija cenšas pozicionēt sevi kā valsti, kas aizstāv mazākos pret lielajām, jaunajām rietumu lielvarām. Kas vēl jauns? Hei, Putins! Vienkārši šoreiz vājākā puse ir teroristisks režīms, kas pagātnē ir sadavies Krievijai pa pakaļu. Putins pats sev klāj gultu ar blusām un laimīgi tajā guļ. Krievijai no visa šī ir jāgūst kaut kas vairāk nekā tikai apziņa, ka tā spītē rietumiem. Lai kas tas arī būtu, noteikti tās nav ieroči. Talibanam nav gandrīz nekā, ko tas varētu nosūtīt Krievijai, lai palīdzētu Putinam viņa karā pret Ukrainu. Kā norāda Global Firepower, Taliban izveidotā armija Afganistānā gandrīz pilnībā paļaujas uz vieglajiem ieročiem. Talibanam nav flotes, tāpēc tas neizmanto karakuģus, lai atbalstītu Krieviju. Afganistānai kopumā ir tikai 5 gaisa kuģi, 2 transporta lidaparāti un 3 helikopteri, tāpēc gaisa spējas atkrīt. Arī tanku nav, Talibanam tāda nav. Tas pats attiecas uz artilēriju, norāda Global Firepower, kas nozīmē, ka viss, ko Taliban var piedāvāt, ir tikai cilvēku resursi, un daži no 3902 transporta līdzekļiem, kas ir viņu armijas rīcībā, ja runājam par parastu aprīkojumu. Missile Defense Advocacy Alliance norāda, ka Taliban ir piekļuvi dažām raķetēm, lai gan tās pārsvarā ir Stinger, Scud-B un SA-24 Eagle-S, kas palikušas pāri no vecajām Padomju Savienības un ASV kampaņām Afganistānā. Rand lēsa, ka šāda veida aprīkojuma abos šajos konfliktos tika atstāti aptuveni 4500 vienību, taču ir liela iespējamība, ka liela daļa no tā jau ir izmantota, slikti uzturēta vai arī pārāk svarīga Taliban, lai to nosūtītu uz Krieviju.
Taliban arī ir sācis izrādīt pazīmes, ka izmantot dronus kamikādas uzbrukumiem, taču šķiet maz ticams, ka šajā jomā grupējums varētu Krievijai piedāvāt vai nodrošināt kaut ko tādu, kas Krievijai jau nebūtu. Atklāti sakot, šķiet, ka Taliban no šī darījuma gūst lielāku labumu. Kā norāda Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, tāpat kā Krievijai nav daudz naudas vai aprīkojuma, ko nosūtīt Taliban, arī Afganistānas režīmam gandrīz nav līdzekļu, ar kuriem tas varētu kaut ko iegādāties no Krievijas. 2025. gadā Afganistānā novērotais 4,3% iekšzemes koprodukta jeb IKP pieaugums ir iluzors, jo to izraisīja pilsoņu atgriešanās valstī no Pakistānas un Irānas. Vairāk nekā 2 miljonu afgāņu atgriešanās mājās nozīmēja, ka valsts IKP pēc Pasaules bankas ziņojuma tika prognozēts samazināties par aptuveni 4%. Taču ar šo vienošanos Taliban ieguva zināmu leģitimitāti kā ģeopolitisks subjekts – nedaudz. Tas joprojām ir Taliban, un šī grupa atrodas lielākās daļas valstu teroristu sarakstā, taču tagad tā var apgalvot, ka Krievija ir tās sabiedrotā ne tikai tirzniecībā, bet arī militāri. Atgriežoties pie Krievijas, ir vismaz kāds mēģinājums saglabāt savu ietekmi Krievijas Centrālāzijas un tālo austrumu reģionos. Īpaši Krievija meklē valsti kā pretsvaru Islāma valsts Horasānas grupējumam, kas uzņēmās atbildību par postošu teroristu uzbrukumu koncertzālē Maskavā, kurā 2024. gada martā dzīvību zaudēja gandrīz 150 cilvēki. Šis grupējums joprojām ir aktīvs Krievijā, tāpēc šķiet, ka loģika varētu būt tāda, ka Putins satvinās ar vienu teroristu grupu, lai palīdzētu cīnīties pret citu grupu. Turklāt ir arī ietekmes faktors. Tagad, kad ASV ir izstājušās no Afganistānas, Krievija cenšas iejaukties reģionā un savākt atlikušās daļas. Atkal viss šķiet tik niecīgi. Vienīgais iespējamais iemesls, kāpēc Krievija varētu vēlēties noslēgt šādu darījumu, ir tas, ka Putins uzskata, ka viņš varētu iegūt kādu darba spēku no Taliban, ko nosūtīt mirt frontes līnijās Ukrainā. Viņš to jau ir darījis ar citām valstīm. Ziemeļkoreja nosūtīja līdz pat 15,000 karavīru uz Krieviju no 2024. gada rudens līdz 2025. gada beigām, ziņo ārlietu attiecību padomē. Tomēr Taliban cilvēku resursu ziņā nav daudz spēcīgāks nekā viņa apkaunojošais ekipējuma stāvoklis. Afganistānai ir 75,000 aktīvo militāru personu un vēl 90,000 paramilitāro spēku, no kuriem lielākā daļa ir nepieciešama, lai palīdzētu Taliban saglabāt varu. Tā darbojas militāri atbalstītas diktatūras. Tu nevari tās uzturēt, ja savus labākos karotājus sūti mirt uz citu valsti. Turklāt, kā Aleksejs Zaharovs, kurš ir Indijā bāzētās Observer Research Foundation pētnieks stāsta Independent, Taliban nepārvalda stabilu Afganistānas versiju. Talib šobrīd cīnās ar pieaugošu nestabilitāti Afganistānas ziemeļu provincēs un nevar pilnībā aizsargāt dienvidu robežu ar Pakistānu, norāda Zaharovs, uzsverot, ka Krievija visticamāk nemainīs sarežģītos ieročus, ko tā nosūtīja Ziemeļkorejai, lai pārliecinātu Taliban sūtīt karavīrus. Tātad mēs atgriežamies pie tā, par ko šis darījums patiesībā ir. To var apkopot vienā vārdā – izmisums. Krievija ir noslēgusi darījumu ar Talibi, jo tā nevar noslēgt līdzīgus darījumus citur. Šis patiesībā ir stāsts par Putina vājošo ģeopolitisko ietekmi un to, ko tā nodara Krievijai, un mēs drīz precīzi izskaidrosim, kāpēc. Pirms mēs to darām, šis ir iemesls, kāpēc mēs veidojam The Military Show, lai izskaidrotu, kā vara patiesībā darbojas, vai šajā gadījumā, kā tā gandrīz nemaz nekustās. Ja jums patīk šis video, noteikti abonējiet mūsu kanālu, lai nepalaistu garām to, kas mums vēl priekšā. Sāksim ar acīm redzamo. Krievija tikko ir metusies veca ienaidnieka apskāvienos. Protams, mainīgas ģeopolitiskās attiecības nav nekas jauns. Vecie ienaidnieki kļūst par draugiem un otrādi, bieži vien visā vēstures gaitā. Tas, ko mēs redzam šajā darījumā starp Krieviju un Taliban, ir Krievijas prezidents, kurš vēlas atgriezt savu valsti vecās Padomju Savienības slavas dienās, veidojot attiecības ar organizāciju, kuru Padomju Savienība centās iznīcināt visu 80. gados garumā. 10 gadus ilgais karš starp Afganistānu un Padomju Savienību Krievijai izmaksāja 15,000 karavīru dzīvību. Jebkurai citai valstī tas būtu tik liels pazemojums, ka tā atturētos no darījuma, kādu Krievija tikko noslēdza ar Taliban. Taču Putinam 15,000 zaudējumi ir mazāk nekā pusi no tā, ko Krievija pašlaik piedzīvo Ukrainā viena mēneša laikā. Tāpēc iespējams viņam ir vieglāk aizmirst pagātnes aizvainojumus. Tomēr viņi pazemoja Krieviju tādā veidā, kāds netika pārspēts līdz Putina katastrofālajai kampaņai Ukrainā. Fakts, ka Krievijas līderis tagad tik viegli paraksta un reklamē aizsardzības līgumus ar šo konkrēto grupu, liecina par to, cik ļoti Krievija ir kritusi ģeopolitiskajā ainavā. Pašlaik Krievija būtībā piekrīt jebkurai valdībai, neatkarīgi no tā, cik nestabila tā būtu. Ziemeļkoreja jau pat par sevi bija pietiekami slikta. Aizsardzības sadarbības līgums, ko Krievija 2024. gadā parakstīja ar Ziemeļkoreju, lika cilvēkiem aizdomāties, cik zemu Putins kritīs, meklējot sabiedrotos. Kims Čenuns un viņa izolētā valdība atmaksāja Krievijai par nosūtītajām tehnoloģijām un naudu ar tiem karavīriem, kurus mēs jau iepriekš pieminējām.
Taču Putins nostiprināja sevi kā cilvēku, kurš noslēgs darījumu pat ar pašu vēlnu, ja tas palielinās viņa izredzes uzvarēt karā Ukrainā. Bet vismaz Ziemeļkoreja spēja kaut ko sniegt. Karavīri, raķetes un militārais aprīkojums ir nākuši no Pjēņanas gan pirms, gan pēc 2024. gada līguma parakstīšanas. Pat vēl 2025. gada decembrī Kims Čen Uns apstiprināja, ka Ziemeļkorejas karavīri joprojām darbojas Krievijā, kur acīm redzot viņiem ir uzdots atmīnēt teritorijas Kurskas reģionā. Taču Krievija no Talibana neko tādu nesaņems. Šeit nav nekādas īstas savstarpējas vienošanās, nav naudas un tehnoloģija apmaiņas pret karavīriem un aprīkojumu. Vienkārši darījums, kas mums parāda, ka Putins atzīst, viņam vairs nav pie kā vērsties. Šis patiesībā nav par to, lai ierietu ASV, un noteikti nav arī par to, ka Taliban palīdzētu Krievijai sakaut Ukrainu. Šajā darījumā mēs redzam Krievijas līdera pēdējo agonijas elpas vilcienu, kurš ir pieredzējis, kā viņa globālā ietekme sabrūk zem viņa kājām. Pēdējie pāris gadi nav bijuši labvēlīgi Putinam, ja runājam par viņa vēlmi izveidot jaunu pasaules kārtību ar Krieviju centrā. Šajās dienās, kad Putins atbalsta kādu režīmu, šķiet, ka šis režīms sabrūk. Mēs to redzējām Sīrijā 2024. gada beigās. Asāda režīma krišana noveda pie tā, ka Krievija zaudēja milzīgu prestižu, jo ieroču un atbalsts, ko Maskava bija sniegusi šim režīmam, pilnīgi neko nespēja apturēt sacelšanos, kas galu galā lika Bašaram al-Asadam bēgt, glābjot savu dzīvību. Venecuēlā Putins padarīja diktatoru Nikolasu Maduro par sabiedroto. Krievijas attiecības ar Venecuēlu sasniedz jaunus augstumus pēc iebrukuma Ukrainā, norāda Eiropas politikas analīzes centrs, kas pat noved pie 10 gadus ilga partnerības līguma parakstīšanas. Tas viss sabruka putekļos, kad ASV izveda Nikolasu Maduro no valsts, kur viņš pārvaldīja, atstājot Putinu bez svarīga sabiedrotā Dienvidamerikā. Un pēc tam, kad Operation Epic Fury pirmajās 24 stundās prasīja bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei dzīvību, Putinam noteikti nācās domāt, kur viņš varētu vērsties tālāk. Visi Krievijas sabiedrotie tika izslēgti no spēles. Tās atstāja Putinam tikai Ziemeļkoreju un tagad arī Taliban Afganistānā. Tā diez vai ir iespaidīgs ģeopolitiskās ietekmes spēlētāju loks, lai arī cik ļoti Krievija censtos apgalvot pretējo. Putina globālās ietekmes trūkums jau bija atklāts. Tagad Krievijas neveiksmes atklātā brūce ir pilnībā redzama visai pasaulē, jo Krievija noslēdz vienošanos ar Talibanu. Un kā Putins ir pierādījis visos gadījumos, kad viņa alianse sabrūk, Krievija šķiet nespēja darīt neko vairāk, lai glābtu savu vājo ietekmi, kā vien izteikt tukšus lozungus. Nav bijuši reāli mēģinājumi atjaunot Krievijai draudzīgas režīmus Sīrijā, Venecuēlā vai Irānā. Krievijai vienkārši vairs nav tādas ietekmes. Sadrumstalotā reģionālā kārtība tagad var tikt stiprināta tikai sadarbojoties ar tādiem režīmiem, kas iepriekš ir bijuši pret Krieviju. Tā nav diplomātija, tā ir līdera izmisība, kurš zina, ka viņa valdīšanas laiks tuvojas beigām. Bet jūs varētu jautāt, kā ir ar Ķīnu? Tā ir nozīmīga sabiedrotā, uz kuru Putins var paļauties. Nu kaut kā tā. Ir taisnība, ka Ķīna ir piegādājusi Krievijai divējādi lietojumu komponentus, kas bieži nonāk ieročos un dronos, ko Krievija izmanto Ukrainā. Tāpat ir taisnība, ka Ķīna ir lielākā Krievijas naftas pircēja pasaulē, kas nodrošina naudas plūsmu Putina kara kasē. Bet Xi Jinpings nav tas sabiedrotais, kādu Putins vēlētos redzēt. Ķīna nav parakstījusi neko līdzīgu aizsardzības līgumiem ar Krieviju, kādi pašlaik tiek parakstīti ar Talibanu. Un nav tā, ka Putins varētu vienkārši uzpirkstēt ar pirkstiem un dabūt no Ķīnas visu, kas viņam nepieciešams. Mēs to redzējām diplomātiskās vizītes laikā, kad Putins mājā apmeklēja Pekinu. Lai gan šīs vizītes laikā tika parakstīti vairāk nekā 20 līgumi par tehnoloģijām un tirzniecību, kā ziņo BBC, tā beidzās arī bez jebkādām pazīmēm, ka gāzes vads, kur Putins vēlas savienot Krieviju un Ķīnu, būtu nonācis tuvāk realizācijai. Realitāte, ko Putinam nāks pieņemt, ir tāda, ka Ķīna Krieviju īsti neuzskata par sabiedroto. Pekīna uzskata Maskavu par instrumentu, ko var izmantot lētas naftas iegūšanai un ģeopolitiskām cīņām. Instrumenti tiek izmesti, kad tie vairs nav noderīgi. Putins zina, ka šī ir tas, kuram pieder visa vara Krievijas attiecībās ar Ķīnu, un šī ļoti viegli varētu pārtraukt sadarbību bez jebkādām reālām negatīvām sekām, ja Putins viņu sadusmotu. Visa šī attiecība notiek pēc Ķīnas noteikumiem, jo Krievija veido tikai 4% no Ķīnas starptautiskās tirzniecības, lai gan Pekina ir ārkārtīgi svarīga Putina plāniem. Ķīna var izdzīvot un visticamāk pat uzplaukt bez Krievijas. To pašu nevar teikt par Krieviju attiecībā uz Ķīnu. Labākais, kas Krievijai ir starp lielajiem spēlētājiem, ir vienpusējas attiecības un virkne līderības sabrukumu, tāpēc arī darījums ar Talibanu. Ja Putinam jau nebija pietiekami pazemojoši, ka viņam nācās tik dziļi meklēt sabiedroto, Krievijas jaunākais darījums notiek laikā, kad Ukraina kļūst par ietekmīgu spēlētāju tuvajos austrumos. Kamēr Krievija cenšas veikt soļus, lai sevi aizsargātu Centrālajā Āzijā, Ukraina paraksta 10 gadus ilgus aizsardzības līgumus ar tādām valstīm kā Saūda Arābija, Katara un apvienotie Arābu Emirāti.
Un Ukraina patiesībā no šiem darījumiem arī kaut ko iegūst. Persijas līča valstis, kuras ir nonākušas uzbrukumā no tiem pašiem Shahed tipa droniem, kurus Krievija izmanto pret Ukrainu, apmaina naftu, naudu un iespējams pat militāro aprīkojumu pret Ukrainas pieredzi šo dronu apkarošanā. Šī pretruna parāda, cik ļoti Krievija krīt pasaules hierarhijā. Putins paraksta līgumus, kas Krievijai neko nedod tikai tāpēc, lai iegūtu sabiedroto, kuru neviens cits nevēlas. Ukraina paraksta līgumus, kuros tā ir līdzvērtīgs partneris, kas tiek atzīts par savu spēju palīdzēt lielvalstīm aizsargāt sevi. Šīs divas lietas nav vienādas. Viss, ko Krievijas darījums ar Talibanu panāk, ir tas, ka Krievija nesaņem pilnīgi neko, kamēr Talibani var lielīties, ka vada leģitīmu valdību. Putins ir vājākā pozīcijā nekā jebkad agrāk, 11. maijā sacīja Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāja Kaja Kallasa, un viņš to tikko pierādīja ar šo darījumu. Krievija ubago drupačas no ģeopolitikas galda, kamēr Ukraina ir ieņēmusi vietu, kuru tai nekad nebija paredzēts ieņemt. Taliban nav nopietns partneris Krievijai. Viņi vienkārši ir zīme tam, ka Krievija ir kritusi tik zemu, ka iespējams nekad vairs nespēs piecelties. Un mēs droši zinām, ka Taliban nespēs neko izdarīt, lai palīdzētu Krievijai mainīt tās pašreizējo kursu Ukrainā. Kamēr Putins paraksta līgumus ar izolētiem režīmiem, Ukraina arī pati nedaudz izolē. Tikai šī izolēšana notiek okupētajā Krimā. Krievijas svarīgais sauszemes koridors uz Krimas pussali ir pārauts, atstājot 1,5 miljonus krievu meklējumu palīdzību pie sava novājinātā līdera. Tas viss ir daļa no Ukrainas plāna atgūt Krimu, un jūs varat uzzināt, kāpēc, ja noskatīsieties mūsu video. Ja jums patīk šis video, noteikti abonējiet The Military Show, lai varētu redzēt vairāk mūsu materiālu par jaunākajiem notikumiem ģeopolitikā. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!